Mani sauc Dana Skara, un es esmu psihologs, UDHS biedrības biedre. Un uz šodien uz sarunu esmu aicinājusi certificētu ergoterapeiti Madaru Miķelsoni. Madaru es, man liekas, pirmo reizi uzrunāju jau kaut kādu laiku atpakaļ, un mēs izveidojām tādu virtuālu sadarbību, tāpēc arī tad, kad es ieteicu ideju veidot šos sarunu ciklus, tu jau man bija tāda viena no sarakstā, jo es nezināju īsti citu ergoterapeitu, nesakoju latviešu valodā nevienam citam ergoterapeitam, līdz ar to nemaz nezināju, ko vēl, lai uzrunā, un jums ir tik forši sociālie konti, kur jūs dalaties ar visu kaut ko, gan to, ko jūs darat, gan dažādākiem tiešām interesantiem paņēmieniem, vai neko var lietot vecāks. Bet es beigšu pļāpāt. Madara, tu varbūt vari nedaudz tādu ievadiņu par sevīm, kas tu tāda vispār esi, vai nekur mēs tevi varam satikt. Jā, un jā, varbūt kāpēc ergoterapija, kas tev ir aizvedis uz šo ceļu? Jā, mans ceļš sākās vidusskolas laikā, kad es sapratu, ka droši vien gribēšu strādāt ar cilvēkiem kaut kādā palīdzošā sfērā. Vienu brīdi domāju, būšu fizioterapeits, tā es sapratu, man pašai mugurē tādas problēmas, kas es par fizioterapeitu, ko es tur varēšu izdarīt. Teiks bez kurpēm. Jā, un tad 12. klasē es rakstīju zinātnisku pētniecisko darbu par sākumskolas skolēniem, par to, kāda viņiem ir darba vide mājās un kādas mugursomas viņi nesā skolā. Un tas man noved pie intervijas ar ergoterapeitu Saules medicīnas centrā. Un pēc šīs sarunas es sapratu, ka man šī profesija tiešām ir ieinteresējusi, un tad es arī sāku vairāk par to interesēties, un tā es principā arī līdz tai profesijai nokļuvu. Šobrīd es strādāju, tā man pamatdarba vieta ir bērnu psihoneiroloģiskais slimnīca Ainažos, kur strādāju ar bērniem un jauniešiem, kuriem jau ir tādas hroniskas garīgās veselības problēmas. Un papildus es strādāju Latvijas bērnu atbalsta fondā projektā Ceļš pie sevis, kur principā mums tad arī ir galvenokārt bērni no 4 līdz 9 gadu vecuma. Un pārsvarā tur ir bērni vai ar uzvedības traucējumiem, vai ar jau diagnosticētu UDHS vai aizdomām par UDHS. Un tas ir tāds tiešais mans darbs ar pacientiem, bet papildus vēl esmu Latvijas ergoterapeitu asociācijas valdes locekle, pasniedzēja Rīgas Traģiņu universitātē un ik pa laikam viesojos kādā skolā, lai ar dažādām mēģu grupām tad runātu par šīm te lietām. Jā, to es arī esmu redzējis, ka tu vadi lekcijas, tā kā, ja šo skatās pedagogi, aiciniet Madaru. Kādu laiku atpakaļ man šķiet, ka tev bija arī privāta praksa kaut kur Āgenskalnā, ja es nemaldos, tas vairs nav aktuāli. Ok, tad nemaldināsim cilvēkus. Tad tevi var satikt Ainažos vai tad caur projektu Ceļš pie sevis. Ja ir nepieciešams, tad var rakstīt arī privāti. Es vadu tad arī šajās pašās tāpās vienkārši privātas nodarbības un konsultācijas. Ok, super. Neliels varbūt arī ievads par to, kas tad ir ergoterapeits. Pateikšu godīgi, man arī ir tikai tāda aptuvena nojausma, un mana tā nojausma, jau kā profesionālim ir tas, ka tas ir kaut kas saistīts ar sīko motoriku, vai ne? Tā kā manā skatījumā, ja fizioterapeits ir tas, kas strādā vairāk ar muskuļiem, tur stāju un tādām lietām, tad ergoterapeits ir tas, kas vairāk strādā ar sīko muskultūru, bet tad es redzu, ka nē, tomēr arī ar lielo, vai ne, kur mugursomas un vēl kaut ko. Un kāda tad ir varbūt tās starpības starp ergoterapeitu un fizioterapeitu? Un vēl, man liekas, lielai daļai cilvēku ergoterapeits saistās ar pēcoperāciju, pēc insulta un visādākām tādām lietām, un man ļoti ilgu laiku tas ar to asociējās. Izņemot, kad es sāku interesēties arī par UDHS un lasīt angļu valodā, un sapratu, ka occupational therapist īstenībā citur ir skolās, gluži kā logopēds, vai ne, un mums tas saistās vēl ar kaut ko mistisku īstenībā. Bet tu vari izgaismot, ko tu dari. Es saprotu, ka tu esi vairāk strādā tieši ar bērniem, vai ne? Tad tu esi kā bērnu ergoterapeits. Jā, es vairāk strādāju tieši ar bērniem, bet jāsaka, ka lai gan par ergoterapeitiem Latvijā zina diezgan maz, jo mēs paši esam maz kā resurss un arī neesam nemaz tik ilgi kā profesija Latvijā, jo vienmēr pasaka vārdu fizioterapeits, viņi vienmēr zina, ko fizioterapeits dara. Ja tu pasaka, ka tu esi ergoterapeits, tad tāds
Jā, labi. Pakustinam pirkstiņus vai par ergonomiku vēl cilvēki zina, ja, ka mēs varam pielāgot darba vidi, piemēram. Bet es vienmēr, man vieglāk ir laikam stāstīt ar tādu insulta pacienta prizmu. Ja pēc pārcies insulta cilvēkam viena puse nekustās, tad, ja fizioterapeitam svarīgāk ir tā kustība, lai sāk funkcionēt visas ekstremitātes un tā mobilitāte, tad man kā ergoterapeitam ir svarīgāk, lai viņš var pats paēst, lai viņš var pats apģērbties, nomazgāties. Tad tas ergoterapijas tāds primārais mērķis mums ir, lai cilvēks ir neatkarīgs viņa vajadzīgajās ikdienas aktivitātēs. Bērniem tā var būt pašaprūpe, tāpat ģērbšanās, mazgāšanās, aizdaru lietošana un tādas lietas. Tādiem lielākiem bērniem tad jau mēs varam domāt jau arī par ēst gatavošanu un tur savas istabas sakārtošanu, pēc tam laika organizēšanu. Un tad pārējiem cilvēkiem, protams, arī. Jo mēs vispār kā ergoterapeiti skatāmies uz aktivitātēm, ka mums ir pašaprūpes aktivitātes, ir tās aktivitātes, ko mēs darām, lai parūpētos par sevi. Tad ir šis produktivitātes aktivitātes, kas bērniem tā būtu skolas apmeklēšana, mums kā pieaugušajiem tas ir darbs vai arī studijas vai brīvprātīgais darbs. Un trešā ir tas brīvais laiks, ka mēs skatāmies to, ka mums tomēr ikdienā arī jāatvēl laiks kādam hobijam un kādām aktivitātēm, kas mums sagādā prieku. Un līdz ar to tad atkarībā, kurā sfērā ergoterapeiti strādā, ja mēs varam strādāt ar bērniem, mēs varam strādāt ar pieaugušiem, varam strādāt psihijatrijā, strādā dažādi tehniskiem palīglīdzekļiem saistītajās jomās, strādā speciālajās skolās, ergoterapeiti ir, varam strādāt sociālās dienestos ar mājas vidas pielāgošanu, principā jebkurā sfērā, kur ir iesaistīta aktivitāte, kur mēs varam cilvēkam palīdzēt. Tāda būtībā plaša profila speciālista, bet tu teici, ka jūsu ir maz. Mēs esam maz, jā. Mēs esam praktizējoši ergoterapeiti, man bail samaloties, bet varētu būt mazliet zem 200. Un tas pieprasījums ir ļoti liels, un mēs nevaram sniegt tik lielu piedāvājumu. Principā visu laiku vakances stāv atvērtas, un mēs Rīgas universitāte ir vienīgie, kas apmāca ergoterapeitus Latvijā, un, diemžēl, nespējam šo te pieprasījumu piepildīt. Bet nozīmē, vai cilvēki neiet studēt, vai ir pārāk maza tā kapacitāte izmācīt ergoterapeitus, jo, ja pieprasījums ir, varbūt kāds šeit klausās un domā, ko man darīt ar savu dzīvi, ejam studēt ergoterapiju, paskaties, rindās stāvēs vai ne, un tad, kad stāv rindās, tad var arī likt penu tādu, tā kā gribās. Jā, par ergoterapeitiem droši var nākt mācīties, un jāsaka, pēdējos gados konkursi tieši uz ergoterapeitiem palielinās, jo tā izpratne paliek lielāka par to, kas ir tā profesija, un ir skaidrs, ka tas pieprasījums ir, bet, diemžēl, budžetu maksas vietas universitātē ir tik, cik viņas ir, un ne visi arī absolventi, protams, paliek strādāt profesijā, daži pēc tādās ārzemēs vai atrodas citās jomās, līdz ar to tā situācija ir tāda, kāda ir. Jā, cerams, ka kaut ko izdomās, varbūt vēl kāda universitāte, es nezinu, vai kaut ko, jo, jā, skatoties apkārt pasaulē, es redzu, kad ergoterapeits patiešām var būt ļoti daudz un dažādās vietās, un kā saka, arī tieši šos bērndārzos un skolās, vai ne jau kā atsevišķs kabinets un strādāt ar bērniem uz vietas, nevis kā tikai tāds ārpakalpojums. Mums šeit tas galvenais fokus šajās sarunās tiek likts uz bērniem, ne tikai uz bērniem, arī pieaugušiem, vai ne, bet uz UDHS. Un es vairs neatceros līdz galam to mūsu sarunu, kāda bija, bet man šķiet, ka tev ir kaut kāda saistība ar UDHS, vai tu man biji teikusi, ka tu kaut kādu gala darbu rakstīji, ne? Gala darbs man bija vairāk tieši par psihiatrijas tēmu, par tieši UDHS, ne, bet tas mans pamatdarbs tajā Rīgas projektā ir principā tikai vienīgi ar bērniem, kuriem ir vai nu jau apstiprināts UDHS vai principā aizdomas. Ceļš pie sevīm, ja ne, jā, viņiem tā programma iet uz bērniem, kam ir uzvedības traucējumi, un bērniem, kam ir uzvedības traucējumi, lielākoties būs apakšā UDHS, tas gan. Ok.
Tu strādā ar bērniem tātad vai nu ar aizdomām, vai kam ir UDHS, un kā tu varbūt vari izstāstīt, kas ir tas galvenais atbalsts, ko tu viņiem vari sniegt, kurās sfērās tieši šiem bērniem, varbūt ar ko tas atšķirās no grūtībām citiem bērniem, jo es zinu, es veicu izpētes vai ne, un es redzu, ka bērniem ar UDHS ļoti bieži ir daudz dažādākas grūtības. Viena no tām noteikti ir rakstīšana, bet sīkā motorika kopumā, ne visiem, bet lielai daļai. Tāpat pašaprūpe, vai ne, kas ir saistīta ar sīko motoriku, kad siet nemāk un pogāt nemāk, un viss ir uz ļipučkām vai kaut kā tam līdzīgi, kas, protams, ir ar diviem galiem, vai ne, vecāki pielāgojas un negrib strīdēties ar bērnu, līdz ar to arī tiek ierobežots tas. Un otra lieta, ko es vēl varu redzēt, bet to es pietaupīšu, varbūt tu izstāsti. Jā, diezgan liela patiesība ir tam, kad es teiktu, ka lielākajai daļai bērniem ar UDHS ir šīs sīkās motorikas traucējumi. Tad nav runa tikai par tādu rakstīšanu, bet vispār par tādu vāji attīstītu sīko motoriku kopumā, kas loģiski ietekmē to viņa darbu arī skolas vidē. Un bieži vien tas, ja bērns tur netiek līdzi rakstiskajiem darbiem vai ka temps ir par ātru, tad bieži vien tas cēlonis ir tam, ka tā sīkā motorika ir par vāju attīstīta. Otra lieta, uz ko es īstenībā teiktu, kas liek uz vislielāko uzsvaru darbā ar bērniem ar UDHS, ir viņu sensori informācijas apstrādes traucējumi. Jo lielākajai daļai bērniem ar UDHS ir šīs viņas saucās latviski sensorās alkas. Tāpēc viņas laiku kustās, viņi dīdās, viņi grib virpināt kaut ko rokās, viņi var būt agresīvāki, teiksim tā, kaut kādā komunikācijā, spēlē ar vienaudžiem, jo viņiem to savu spēku ir grūti salāgot un savas kustības grūti ir salāgot. Līdz ar to šajā sensorijā džimā, kur man ir tāda iespēja, tad mēs ar bērniem bērniem mācu dažādas šīs tehnikas, arī ko viņi paši var pielietot gan mājas vidē, gan skolas vidē, izmēģina dažādas metodas, kā mēs viņam varētu pielāgot arī mācīšanās vidi. Tātad, lai šo vajadzību pēc sensoriem, stimuliem es spētu apmierināt, un lai viņam būtu vieglāk koncentrēties, un viņam mazinātos arī šie sensorie traucējumi. Jo patiesībā bieži vien šī uzvedības traucējumi bērniem ar UDHS var rasties tikai tāpēc, ka viņu sensorās vajadzības tajā mirklī nav apmierinātas. Un cilvēki no malas nezina, kā viņiem palīdzēt, kā to apmierināt. Viņi paši ar to īstenībā, viņiem ar to arī ir grūti. Tā kā tas arī ir tāds lielais aspekts, uz ko es lieku īstenībā diezgan lielu uzsvaru. Un tad, protams, arī komunikācija, sadarbība, tādu noteikumu ievērošanu un tādu organizatorisko prasmju apgūšana arī ir tas viens no lauciņiem, kurus ar šiem bērniem strādāju. Būtībā šādi klausoties, man liekas, ka tu esi obligātais speciālists, pie kur ir jādodas, tad, ja bērnam ir aizdomas vai ne, vai ir UDHS, jo tu nosauc būtībā tik daudzas lietas. Es šo visu rakstu ieteikumos, vai ne, bet es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem un arī skolā ir varbūt grūti saprast, kas ir tas, ko es rakstu, un tad man būtu tiešām jāraksta paragrāfiem. Tā kā tu saki, es nebiju dzirdējis šo terminu sensorās alkas. Es saprotu, par ko tu runā, ka viņiem ir vajadzīga šī, es to saucu par papildus stimulāciju. Viņiem ir vajadzīgs kaut ko darīt papildus, lai viņi varētu darīt pamatdarbu, vai ne? Lai viņi varētu koncentrēties, viņam vajag dīdīties, kaut ko spaidīt, atkarībā no tā, kas tam bērnam ir aktuāls, vai kaut ko grauzt, zelēt, virpināt, kaut ko vēl darīt, savādāk ir pārāk garlaicīgi. Un tāpēc man liekas, tas ir, ja ergoterapeiti būtu skolās, bērniem ar UDHS būtu tik daudz vieglāk, ja skolotājiem kāds šito izstāstītu, ka tās sensorās mantas nav traucēklis. Tas ir vienīgais veids, kā šie bērni spēj funkcionēt, lai viņiem nebūtu jāraksta piezīmes, un tā kā tu saki, lai neveidoties uzvedības traucējumi, ne? Jo aiz katras uzvedības slēpjas vajadzība, un patiesībā tās vajadzības bērniem ar UDHS ir ļoti, ļoti pamanāmas. Viņas nav klusas, ir dažreiz vai ne bērni, kam ir varbūt trauksme un vēl kaut kas, un mēs neredzam, un mēs redzam tikai to uzvedību, bet īstenībā šim bērnam varbūt ir bail no kaut kā, nezinu, bail no tā, ka griezt uzkartīs uz galvas. Bet bērniem ar UDHS mēs ļoti skaidri redzam, ko viņiem vajag kustēties, un mēs viņiem tikai sakam, lai viņi beidz to darīt, nevis piedāvājam viņiem adaptīvus veidus, kā viņi var kustēties, netraucējot stundu. Super. Tāpēc man ļoti labi, man mamma ir pedagogs, un es viņai pa laikam šīs lietas stāstu.
Un tad viņi atnāk mājās, tad es redzēju, ka viens puisis laiku rokās virpina mazo skateboardiņu. Es sapratu, ka viņam to vajag, es neņēmu nost. Tā ļoti labi. Kā tu domā, man ir viena meitene, kas manī klausās un visu laiku zīmē. Un man šķiet, ka viņa manī neklausās. Es saprotu, kādas viņai ir atzīmes kontroldarbos. Viss ir ļoti labi. Tad viņi to dara, lai koncentrētos, ļaujam to darīt. Tas ir labi. Bet jā, tur ir tas par to jautājumu ergoterapeitu skolā. Tas būtu ļoti vajadzīgs, un vienu brīdis bija ļoti sapriecājusies, jo bija tas projekts Pumpurs. Priekšlaicīgi mācību risku pamešanas kaut kas tur. Un man mamma bija viens no tiem cilvēkiem, kas tos materiālus palīdzēja arī citiem pedagogiem izstāstīt. Man atnāk un parāda pastāstīt, cik forši. Viens no atbalsta personām ir arī ergoterapeits, kas skolām ir pieejams. Un pēc tam, kad pēc kāda laika bija arī sākuma skolas skolēniem šis projekts pieejams, es domāju, cik jauki varēs piesaistīt ergoterapeitus, un mēs varēsim palīdzēt tā un tā. Bet, cik es zinu, tad neviena skola šo neizmantoja. Un tad es, es pat vien brīdi paliku dusmīga pilnīgi, ka es sapratu, ka skolas izmantoja šo projektu strādā ar sekām, nevis ar cēloni. Ja, piemēram, bērnam ir koncentrēšanās grūtības, viņam ir grūtības uztvert to matemātiku, piemēram, tad nevis mēs strādājam ar to, ka viņam ir koncentrēšanās grūtības, bet viņam ieliek konsultāciju 9. stundā matemātikā, kas galīgi tam bērnam par labu nenāk, un rezultāta nekāda nebūs. Un es pēc kādu laiku prasīju vairākām skolām, jums ir rezultāts? Īsti nav. Bērns nav motivēts, viņš ir slings, kur ir problēma. Jā, bet jūs strādājat ar sekām, nevis ar cēloni, un mēs nevaram izmainīt to uzvedību, kamēr mēs ar to cēloni nestrādājam. Un ar to ir kā bija dot iespēja, un to iespēju neizmantoja. Es domāju, ka tam varētu būt vairāki droši vien arī iemesli. Es pieļauju, ka tieši tāpatām kā mēs nezinām, vai neko dara ergoterapeits, tā līdz galam. Es pieļauju, ka arī skolas īsti nezina, kam viņām tāds ergoterapeits būtu bijis vajadzīgs, jo viņām varbūt tas asociējās ar insultu. Tā kā mūsu bērni nav ar insultu. Jā. Mums nav invalīdi vai bērni ar kaut kādām motorās kustības traucējumiem, tātad mums nevajag. Tad es pieļauju, ka šim varbūt bija vajadzīga tāda lielāka sākumā jau informatīva kampaņa par to, kāpēc jums tāds ergoterapeits būtu vajadzīgs, jo es pieļauju, ka tur, kur tu ej un skolās vadi pedagogiem lekcijas par to, ko tu dari un kā tu viņiem vari palīdzēt un bērniem palīdzēt, tur šie jautājumi beidzās, un es pieļauju, ka daudzas skolas pēc tam labprāt gribētu ergoterapeitu kaut kur turpatām skolā, kaut vēl lai iet un pakonsultētos, vai ne? Tā kā tava mamma, tas bērns dara to, tā tad šis, jo... Jā, bet tas par tām sakām un cēloņiem, tad droši vien varētu vēl vienu konsultāciju par to, kad mēs ļoti daudz Latvijā darām, mēs cīnamies ar sekām, nevis preventīvi kaut ko darām, kaut vai tas, ka mēs šobrīd esam iedevuši skolām tās tiesības bērnus ar uzvedības grūtībām vienkārši izslēgt uz mēnesi, neko viņām nedarīt. Nekā neatbalstīt, bet vienkārši izslēgt. Tā ir kā bērns pats varētu tikt galā ar tām grūtībām, kas ar viņu šobrīd notiek. Ļoti iespējams, ka arī ergoterapeitiskā vai ne pa mēnesi tad būtu varējis iet un risināt, nezinu, šādas problēmas vai konsultēt skolu. Pēc tam viņš atgriežas skolā, kur viņam vēl joprojām neļauj dīdīties vai papildus stimulēt sevi kaut kā. Uzvedība paliek vēl sliktāk un tad vēl ir aizvainojums. Jā, tas ir traki. Ok, tu pieminēji tās sensorās lietas vai ne dīdīšanās, un tas ir tā kā skaidrs, un es ceru, ka tie cilvēki, kas klausās, viņi arī saprot, jo es tev arī biju aizsūtījusi vienu vecāku jautājumu, kurš bija diezgan konkrēti par šo, vai ne, gan par šīm sensorajām malkām varbūt ne tik daudz, bet tas, ko tu stāstīji par to, ka bērns neizjūt savu spēku, spēlēs ar citiem, un līdz ar to viņš tā kā savaino, tad es saprotu, kur šo jautājumu atbildot, tu spēj ar tādiem praktiskiem paņēmieniem bērnam kaut kādā mērā mācīt, izjust to savu ķermeni, jo šo es varbūt ne tik daudz no bērniem, lai gan novēroju, bet no pieaugušiem ar UDHS dzirdu, vai ne, ka visas mēbeles skrien virsū, ka viņi nejūt savus gabarītus, visi sāni zili, visur ieskrien, pieļauju, ka tas arī ir kaut kā saistīts ar šo, vai ne, ka tu tā kā ne līdz galam izjūti to savu ķermeni. Jā, par to ķermeņa uztver mums atbild viena maņa, par kuru
lielākā daļa, protams, viņi nav dzirdējuši. Mēs esam pieraduši runāt par mūsu 5 pamatmaņām, kas tur dzirda, redze, oža, garša, tausta. Bet patiesībā tā viena no galvenākajām maņām vispār cilvēka attīstībā un pēc tam funkcionēšanā ir tādas sarežģītas vārds kā propriorecepcija. Dzirdēts. Un tā propriorecepcija tad arī ir tā, kas maņa, kas palīdz mums saprast, kā mūsu ķermenis darbojas telpā. Es viņiem, piemēram, cilvēkiem stāstu, ja jūs taisat pirksgala degungala testu ar aizvērtām acīm, tad kura maņa tad mums par to atbild? Mēs to nevaram sagaršot, mēs to nevaram saredzēt, nevaram saost, nevaram sataustīt. Tā ir tā propriorecepcija, ka mēs izjūtam to mūsu ķermeni telpā. Un, ja ir tāda hiporeakcija, kas nozīmē, ka mēs tos stimulus mūsu smadzenes uzņem nepietiekami, tad parasti tās lietas, kas varētu būt, ka ir neveikls, kad kaut kur bieži aizķerās, ka mums ir grūti salāgot mūsu kustības virzienu un kustības spēku. Bērniem to var redzēt, ka viņi, piemēram, ļoti spēcīgs atver rakstāmpiedarums. Tā, ka viņi gandrīz vai trīc, jo viņi nespēja sakoordinēt tās pilspaules kustību, un tāpēc viņi ļoti saspringzinās vai uzrauj plecus, lai tā kā labāk to roku sajustu un sakoordinētu. Tā ir tā maņa, kas atbild par to, un tad arī ir tādas konkrētas tādām smagā darba aktivitātēm, ko tad mēs varam izmantot, lai palīdzētu labāk saprast šo ķermeņa schēmu un palīdzētu labāk koordinēt to savu ķermeni telpā. Un tas reāli strādā. Tā, kad ilgstoši strādājot ar bērnu un arī pieaugušiem, viņi skrien mazāk tām mebelēm virsū. Jā, viņam vieglāk ir pašam to savu ķermeni sakoordinēt un savākt. Teiksim, tajā telpā viņi novieto tajā plaknē pareizāk. To es tiešām novēroju, ka tas palīdz, jā. Jo es tā pieļauju, ka šis, par ko tu stāsti, varētu būt kaut kādā mērā arī saistīts ar to, kāpēc bērni ar UDHS, piemēram, ļoti daudz biežāk traumējās. Jo daļai tas noteikti ir saistīts ar impulsivitāti, tāpēc, ka viņi tā skrien, ka viņi neredz, kas viņiem ir ne priekšā, ne pa labi, ne pa kreisi. Tie lēmumi tiek pieņemti ļoti impulsīvi, neskatoties, vai būs tas nākamais pakāpiens, kur kāja liek. Bet es pieļauju, ka tas noteikti ir arī kaut kādā mērā saistīts ar to, ka viņi nemaz īsti nesaprot, kur tad viņu ķermenis sākās un beidzās, vai viņi vispār varēs šo dabūt cauri. Noteikti, jā. Okay, tātad ergoterapeits var arī palīdzēt pie tā, lai kaut kādā mērā samazinātu bērnu šo traumēšanos. Tagad, ja mēs runājam par šo, kas ir tas vecums, no kura ir jēgpilni sākt doties pie ergoterapeita? Cik veciem bērniem tu strādā un redzi, ka ir rezultāts? Vai tas jau ir no zīdaiņa vecuma, vai tie ir todlerīši, vai mēs runājam par pirmsskolu skolu? Tā kā šobrīd mums Ainažos arī ir agrīnās intervences pakalpojums, kur nāk mazi bērni, tad tur jaunākais mums šobrīd ir 1 un 7. Principā pa 6 nodarbībām rezultāts ir jau redzams. Tas, protams, ir atkarīgs no tā bērna funkcionēšanas, cik smagi ir tie traucējumi un daudz, kas atkarīgs, kā es vienmēr saku, es kā ergoterapeits pediatrijā, man nav tikai viens pacients, kas ir bērns. Man ir 2 pacienti. Viens pacients ir bērns, otrs pacients ir viņa vecāks. Un dažreiz patiesībā tas sarežģītākais darbs ir bērnu vecāku. Jo tieši vecāks būs atbildīgs par to, vai tā pēctecība būs mājas vidē vai nebūs mājas vidē. Man ir forši, ja es ar to bērnu, piemēram, tajā Rīgas projektā, man bija viens gadījums, kur es ar vienu puisi, kuram UDHS, mēs sākumā bija 10 nodarbības, tad mēs sapratām, ka viņam ļoti labi palīdz ergoterapija, piešķīrām vēl 10. Un mēs strādājam uz tām sensorajām maņām, un viņam ļoti palīdzēja tā dziļā spiediena masāža ar fitness bumbu. Kad ar fitness bumbu es ar visu savu spēku, principā savu ķermeņa svaru braukāju viņam pa ķermeni, un viņam vajadzēja maz 3-4 minūtes nodarbības beigās, un viņš izgāja ļoti sazemēts, saorganizēts, mierīgs. Viņš man nāks, lūdzu, pasaki mammai, ka man to vajag arī mājās. Ka viņš pats jūt, ka viņam tas palīdz nomierināties. Un es mammai par to teicu, bet, diemžēl, tā atgriezeniskā saite mājas vidē nebija. Un tāpēc es vienmēr saku, ka darbs ir arī ar vecāku. Un tad mēs, tad ar to tas arī, cik tās rezultāts būs ātrs un cik rezultāts būs noderīgs un noturīgs,
Tas ir atkarīgs arī no tās vecāku līdzjūtības terapijas procesā. Es domāju, ka šis jau droši vien ir saistībā ar visur, kur vecāks iet konsultēties, vai ne pie tāda speciālista vai terapijas, arī pie psihologa. Mēs sagaidām, vai ne, kad nevar bērnu atvest reizi nedēļā un tad viņu izārstēt, un tad viņš vienkārši aiziet mājās, turpina dzīvot tieši tāpatām kā līdz šim, ka kaut kāda daļa savu darbiņu jāieliek, tāpat kā pie logopēda, vai ne? Tad, ja mēs reizi nedēļā aizvedam, tas bērns 15 minūtes pastrādā, tad, lai notiktu kaut kādas izmaiņas, tad tur jāpiet ļoti ilgam laikam. Savukārt, ja vecāks mājās arī savas 5, 10 vai kur tu saki, bērnam ir šī vajadzība 3, 4 minūtes paspēj viņu ar to fitnes bumbu un vai ne, un tad iespējams ir vieglāk aiziet gulēt un emocijas nomierinās un atslābinās, vai ne, un kāpēc nē? Nu, tā kā, kas ir tas nē? Kad, dažreiz, un es gribētu teikt, ka īstenībā lielā daļā gadījumu tā tas ir, ka problēma ir nevis bērnā, bet problēma ir pieaugušajos, kas ir šim bērnam apkārt, vai ne, vai tā ir skolas vide un pedagogi, vai tā ir mājas vide un vecāki, kas kaut kādu iemeslu dēļ, un šeit nevienu tā kā nenopeļu, vai ne, ļoti bieži tas ir arī nezināšanas dēļ, mēs vienkārši nezinām, tāpatām kā skolā, vai ne, mēs redzam, ka bērns grauž pildspalvumu, ja mēs nezinām, ka ir tādas sensorās alkas, tad mums vienkārši liekas, ka viņš bojā mantu, un mēs viņam rakstām piezīmi, vai ne, vai ja viņš ķēpā, tur nedod Dievs kaut kādu skolas grāmatu, tad tas vispār, bet būtībā ķēpāšana arī ir sensorā, vai ne, šī papildus stimulācija. Un tajā brīdī, kad mēs to zinām, mēs viņam varam palīdzēt, un es domāju, ka ļoti bieži tas ir arī mājās, bet ja mēs ejam pie speciālistu un speciālists lūdz, vai ne, lūdzu, veltiet 5-10 minūtes laiku savam bērnam, un tas netiek darīts, tad manā skatījumā tur nav īsti taisnība. Nu, tad, kad tu jau zini, tu vairs nedrīksti nedarīt, vai ne? Jā, pēc tam, kad ir tev speciālists parāda praktiski, ja tas bērns, mēs varam iet parādīt, kā tu to dari. Ejam, un līdz to būmu ejam rādīt. Bet, diemžēl ir tādas situācijas. Ok. Tā kā mēs runājam arī tagad par vecākiem, jeb taviem otriem klientiem, varbūt, ka tu vari ieskicēt no savas puses, kas ir, un tas, es domāju, ka tas palīdzēs arī man, un iespējams, ja vēl kādi citi speciālisti vēlāk klausās, vai ne, jo es pateikšu godīgi, lai neteiktu katrā otrajā atzinumā, es pie ieteikumiem rakstu konsultāciju ar ergoterapeitu. Kas ir, bet tas ļoti iespējams, kad varētu arī katrā rakstīt, vai ne, jo es jau šodien diezgan daudz jaunu uzzināju, bet priekš šiem cilvēkiem, kas varbūt šodien klausās, kas ir varbūt tie punkti, jeb tas brīdis, kad vecākam vajadzētu aizdomāties, varbūt, ka man vajag ergoterapeitu, jo, piemēram, tikko aizvakar, kad man bija, es taisīju izpēt puikam, vai ne, un vecāki saka, viņam nekad nav paticis krāsot vai zīmēt, viņam kā viņš ieraug rakstām, un viņš, mēs viņam arī tā kā nespiežam. Ja viņam nepatīk, ko tad mēs tur, lai bērnu dārzā tur spiež, vai ne? Man liekas, tas manā skatījumā tas jau norāda, vai ne, uz kaut ko, jo bērns, protams, ka viņam ir vieglāk pateikt, nepatīk, tāpat kā ar lasīšanu, man nepatīk lasīt, bet īstenībā, jo viņam ir kaut kas grūti ar to prasmi, un mums vajag palīdzēt. Varbūt tu vari, es pierakstīšu savu kaut kādus punktus no savas puses, vai ne, kad vecākam vajadzētu aizdomāties no tavas profesionālā skatu punkta, kad ergoterapeits var pieslēgties. Kaut ko jau mēs dzirdējām, bet iespējams, ka kaut ko vēl nē. Īstenībā šis jautājums tāds diezgan sarežģīts un komplicēts, tāpēc, ka tā bērna attīstība notiek pakāpeniski, un līdz ar to katram vecuma posmā ir kaut kādas aktivitātes vai lietas, ko bērns dara vai nedara, kas būtu sarkanais karoks, kad pie ergoterapeita būtu jāvēršās. Bet, ja mēs skatīsim fokusā UDHS, kad grūtība, mēs runājam par bērniem ar UDHS, vai ne, un bērns ar UDHS visbiežāk diagnosticēs pirmsskola, tā kā tāda sagatavošana, 5, 6, 7, 8 sākuma skola. Varētu koncentrēties šobrīd varbūt uz šo vecumu posmu, jo es pieļauju, ka ir tādas prasmes, un sevišķi varbūt, ja tas saistās ar sīko motoriku, vai ne, kur mēs patiešām tam bērnam varam iedot to lāču pakalpojumu. Mums liekas, ka mēs viņu tā kā nespiežam, un vecākiem, tad, kad es stāstu par ergoterapeitu, es nezinu, tu varbūt tagad man salamāsi,
Bet es saku, bet jums nevajag viņu spiest, vai ne? Nevajag spiest, ja viņam nepatīk rakstīt vai zīmēt. Jūs aiziesiet pie ergoterapeita, un viņš jums tādus foršus visādākus uzdevumus iedos, vai parādīs dažādākus paņēmienus. Tas bērns pat nesapratīs, ka viņam šobrīd tiek trenēts kaut kāda sīkā muskultūra, jo tas notiks pavisam savādāk, bet tomēr sasniegs mērķi. Jā, tas ir tas, ka es esmu diezgan pret šīm glītrakstīšanas burtnīcām, kad visu laiku pārvalku tikai burtiņus un cipariņus, bet ja bērna roka tam nav gatava, tad mēs nevaram sagaidīt rezultātu no tā glītrakstīšanas burtnīcas. Bet labi, principā mēs skatāmies tādu 5-6 gadu vecumu. Tad šajā vecumā, ja mēs skatāmies no tādas sīkās motorikas, principā viņam jau būtu jāatver rakstām piedarums diezgan jau tā stabili, tā kā mēs cilvēku to turam. Ja sarkanais milzīgais karoks ir, ja turētu šādi vēl, vai ja turētu tādu no augšas, tie ir tādi milzīgie sarkanie karogi. Šajā vecumā jau būtu jāprot diezgan labi griezt arī ar šķērēm. Vismaz pa taisnu līniju nogriezt bez tādiem ļoti izteiktiem lieliem robiem, krāsot jau līniju robežās. Tāpat būtu labi, ja jau pogātu, protams, no aizdarēm, gan atpogāt, gan aizpogāt viņam būtu jāprot. Jā, tās ir tādas galvenās prasmes, kas arī ar skolas prasmēm tādas būtu saistītas. Un tādos 5-6 gados, principā, bērnam arī jāprot pašam ir apģērbties, pilnībā noģērbties, pilnībā apģērbties. Es zinu, ka tas dažiem ir slinkums vai vēl kaut kas. Šajā brīdī šņoris vēl tā kā nav aktuāls, bet tomēr aizejot uz skolu 1. klasē bērnam būtu jāmāk pašam arī savu sašņorēt apavi. Tas būtu diezgan svarīgi. Un tad, protams, ir arī dažādas šīs spēlēšanās prasmes, ko mēs arī vērtējam. Viņas ir vecumam atbilstošas, kurā brīdī parādās jau tāda pāru spēle, kad viņš spēj, kurā brīdī parādās tās lomu spēles, vai ka viņš jau funkcionāli spēlējās, tad šim te mantām piešķir kaut kādas lomas un izspēlē dažādus sižetus, tā kā tam arī noteikti šajā vecumā jau noteikti ir jābūt. Ja tas sarkanais karogs būtu, ja viņš gribētu spēlēties pēc tikai viens, ja viņš nevēlas komunicēt, ja viņam īsti neinteresē kaut kādas lomu spēles, tad tas arī būtu tāds viens no sarkanajiem karogiem. Bet tas arī tā kā parāda drīzāk par to, ka viņam šīs prasmes nav attīstījušās, un viņam ir jāpalīdz viņas attīstīt. Nevis, man uzreiz nāk prātā, piemēram, autiskā spektra traucējuma bērns vienkārši grib sēdēt un viens pats spēlēt, bet tas arī ir tāds sarkanais karogs, vai ne? Jā. Un tad, jā, protams, visas šīs te sensorās maņas, tur gan par tām sensorām maņām varētu vēl stundu no vietas runāt, bet, ja mēs redzam, jā, ka ir tas pārliek lielais kustīgums, vai, piemēram, izvairās no kaut kādām tekstūrām, vai nepatīk cilvēku pūļi, piemēram, skaļi kaut kādi trokšņi. Tāpat, ja skatāmies arī uz... Tur arī redzi iet pie šīm sensorajām maņām, tad viņi var bieži vien jaukt tur BD burtus vai izlaist, piemēram, pakāpienu, kāpjot lejā pa trepēm, un tas vairāk arī ir ar šo te redzi saistīts. Bet, tās sensorās maņas tik komplekss pasākums, ka par to ir tā diezgan grūti īsumā pateikt, kas būtu tie lielākie sarkanie karogi. Un visos šajos gadījumos būtībā tad vecāks var arī domāt par to, kad jādodās pie ergoterapeita. Jo es pieņemsim, patīk arī tas, ka par visām tām sensorajām mantām stāstu, jo es parasti vecākiem viņus iedodu vai neiedodu, pamīdzīt, parādu, bet es noteikti nemaz nezinu, kā viņas, kā no viņām gūt to vislielāko labumu, vai ne? Būtībā ergoterapeits ir tas cilvēks, pie kura var aiziet saprast, kuras ir tās maņas, kā es saku bērniem, jā, viņiem ir šis kustīgums, bet vienam būs kustīgas rokas, vienam kājas, vienam būs viss, viens dudinās, viens kasīs pieri, kad viņas ir tik dažādas un ka vecākam vajag savu bērnu pavērot un saprast, kas ir tas, ko viņam vajag, jo ja viņš grib žļambāt pildspalvu, tas neko nedos, ja mēs viņam iedosim kāju lentes vai ne, tā kā tās lentes krēslu, un viņš nav aktīvs kājas, viņam nevajag šī. Jā, viņš pēc citu maņu grib stimulēt. Jā. Ja viņš grib graust pildspalvu, tad mums viņam ir jādod graužam lietas vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad būtībā ergoterapeits var nodarboties ar tādu veidu, es gribētu teikt, kā
diagnostiku, saprast, kāds ir tas sensorais bērna šīs vajadzības, un tad vecākam varbūt ierādīt, kā pareizi būtu šīs vajadzības apmierināt, un varbūt nodot. Es teiktu, ka tā vispār kopumā, ja, piemēram, bērnam ir jāsāk mācības 1. klasē, tad kaut kādā maijā, piemēram, aiziet uz konsultāciju pie ergoterapeitu, lai ergoterapeits izvērtē visu to kopumu, kas ir gan sīkā motorika, gan pašaprūpe, gan tā komunikācija, sadarbība, spēlēšanās, tās sensorās maņas. Un tad uzreiz sniegt vecākam jau tādus preventīvus ieteikumus, tāpat arī par mācību vidas pielāgošanu, kā palīdzēt mājas vidē pielāgot to mācību vietu, lai tas nerada arī kaut kādu papildus stresu tam bērnu ķermenim un nedara lieku kaitējumu. Tas noteikti arī noderēs, jā. Jā, super, tiešām. Es, piemēram, šobrīd esmu es gribēju vēl vienu lietu pajautāt, vai tu, es kā psihologs, piemēram, taisu šīs izpētes un tad rakstu tādu gala atzinumu, ar kuru vecāks var kaut kur vērsties. Zinu, ka pie logopēda vai pie audiologopēda ir kaut kā līdzīgi. Vecāks var griezties, veikt kaut kādu izvērtējumu, vai ergoterapeits arī šādi dara. Viņš kaut kā izvērtē bērnu, tad sniedz kaut kādu atzinumu, ar ko vecāks kaut kā var tālāk darboties. Vismaz, lai saprastu, piemēram, ja priekš skolas vai ne, bērniem bieži ir šie rakstības traucējumi, tad es tikai redzu, ka viņi ir, bet es īsti ar to nevaru neko iesākt. Tad es vienmēr saku vērsties pie ergoterapeita vai audiologopēda. Es nezinu, kurš šajā jautājumā pat ir pareizāks, un es pieļauju, ka tas ir atkarīgs no tā, kas ir vainu tam, kāpēc ir. Piemēram, disgrāfija, vai tā ir drīzāk dispraksija, vai ne, kas, man liekas, dispraksija ir vairāk ergoterapija un disgrafija varbūt vairāk audiologopēja, bet es varbūt arī šeit jaucu. Es teiktu, ka principā ergoterapeita pienākums būtu sniegt rekomendācijas pēc tam vecākiem, ko darīt mājas vidē tiem bērniem, kas nāk pie manis. Es sniedzu, pat teiktu, tās rekomendācijas uz vairākām A4 lapām, kuras ar visām aktivitātēm, ar bildēm, ar aprakstiem, jo es viņam tikai pastāstīšu mutiski, vai nezinu, mājās jāveic tur masāžu, piemēram, ar fitnes bumbu vai pielāgot šādu un šādu mājas vidi. Un es zinu, ka tas vienkārši ir normāli, ka mēs aizmirstam, ja mums to pasaka, un tur nevar vainot vecāku par to, ja viņš aizmirst. Tāpēc es to mēģinu sarakstīt visu rakstiskā formā. Un, ja, piemēram, bērnam ir šie sensorie traucējumi, tad es sastādu arī tādu kaut ko līdzīgi tādai sensorai diētai, kur es tad aprakstu, kas ir tās aktivitātes. Tur arī jāskatās, vai bērnu kaut kādā brīdī vai vairāk motivēt un uzbudināt vai nomierināt. Tad es šīs aktivitātes izmēģinu, saprotu, kas bērnam strādā, un tad arī vecākiem ar visām attēliem un aprakstiem, cik ilgi, kurā brīdī tās aktivitātes darīt, lai tas ir tāda pēctecība arī mājas vidē. Tas labi, bet es domāju, vai tad, kad tu šo visu novēro, vai tavs kaut kāds tas verdikts gala, vai viņu arī var kaut kur, nezinu, piemēram, skolā iesniegt, vai, jo, piemēram, logopēda, es zinu, vai vismaz audiologopēda atzinums skaitās, vai ne, tā kā speciālistu atzinums, kas, piemēram, pedagogiem būtu jāņem vērā. Un šeit tu runā īstenībā par jo, saprotu, ergoterapeits nav īsti skolā, vai ne, bet tas, ko tu spēji saredzēt, man liekas, tas galīgi no audiologopēda lauciņš, vai ne, tā kā saprast šīs sensorās, un kas ir bērnu ar UDHS viena no galvenajām grūtībām, ka ergoterapeits var šo uzrakstīt, jo es redzu, ka man kā psihologa arī nevienmēr ņem vērā. Tā kā ko tur tām savām sensorajām mantām mums te uzbāzies, tās ir rotaļlietas, mēs bērniem nedosim, jo visu klasi gribēs spēlēties, nebūs šitais. Un tad varbūt, ja vēl viens speciālists, vai ne, un vēl kaut kā konkrētāk apraksta tieši šīs sensorās alkas, ļoti foršs termins, turpināšu viņu izmantot, un tā kā, jā, tāds atzinums tiešām kā tāds, ar ko vecāks var kaut kur tālāk iet un kaut ko darīt. Vai tas arī ir kaut kas tāds, ko ergoterapeits dara? Principā rakstīt mēs varam. Ja vecāks lūdzu, tad uzrakstīt mēs varam, bet tāds oficiāls spēks tam mūsu rakstītajam diemžēl nav. Jo, piemēram, logopēds var sniegt atzinumu, kad ir šīs medicīniskās komisijas, pedagoģiskās komisijas. Ja, tad ņem vērā šo logopēdu slēdzienu, tad ergoterapeits šajās komisijās diemžēl nav iekļauts. Un tad, ja vecāks vēršas pie ergoterapeita, un mēs uzrakstām kaut kādu veidu slēdzienu, piemēram, tur skolai vai bērndārzam, es esmu rakstījusi, piemēram, uz bērndārziem pedagogiem ziņu, ka lūk, šis un šīs ir tās grūtības bērnam,
mēs varam viņam palīdzēt tā un tā un tā, ja mēs to darām ikdienā. Bet oficiāli spēka tam papīram, diemžēl, nav. Tas ir tāds ieteikumu līmenī, teiksim tā. Nu, es gribētu teikt, ka jums kā asociācijai vēl ir liels darbs darāms, jo man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti žēl, ka tā tas ir, jo es šobrīd pat nevaru iedomāties, kurš šo labāk spēj tad izvērtēt, vai ne šīs bērnu. Jo es kaut ko novēroju, bet tas nav, nu, tā kā saprast bērnu šo sensoro karti, tas nav mans kā psihologa uzdevums. Es zinu, ka tas nav arī logopēda. Un nezinu, vai tas ir saistīts ar to, ka mēs šobrīd neapzināmies, ka mums vispār šāda vajadzība ir pēc speciālista, kurš izprot šo sensoro, jo būtībā mums katram ir kaut kāda sava sensorā vajadzība, ne? Un tad, ja tā ir viena un neliela, kā piemēram mums nepatīk dakšiņa pret šķīvi, vai ne, tad no tās ir viegli izvairīties, un tas nav tik traki, bet ja tās ir tās vajadzības, kas tev ir ikdienā un gandrīz nepārtraukti kaut kas. Un ja tas jau traucē iesaistīties tajās aktivitātēs, jo, nu, kā es, kad studentiem par to saku, nu, ja mums tā smadzenes strādā un pieņem tos sensoros stimulus, tad man te varētu kaut kas tāds lidmašīna lidot pāri, es uz to skaņu nereaģētu, man te gaismas spīdus, uz viņu nereaģēju, bet ja ir kaut kādi šie sensorie traucējumi, tad pat tas gaismas ieslēgšana man te blakus, man varētu traucēt, koncentrēties, piemēram, uz šo sarunu, un tad tas ir tas, kas mums ir jārisina, lai ļautu tālāk funkcionēt tam vai bērnam vai arī pieaugušiem, pat tālāk tajās ikdienas aktivitātēs. Man liekas, tas ir tāds milzīgs solis vispār šajā iekļaujošajā izglītībā, ja mēs šim bērnam varam iedot līdzi tādu tā kā, vai ne šo karti sensoru, un ja mēs saprotam, ok, viņš ir ļoti jutīgs tur, piemēram, pret gaismu vai pret trokšņiem, vai jā, jo arī tā uzmanības noturība, vai nevienam, kā tu saki, arī bērniem ar UDHS nevienmēr viss apkārt esošais patiešām novērsīs, cits būs daudz jutīgāks uz dzirdi, cits tiešām tur, kā saka, putekli pamanīs lidojam vai ne, un sekos viņam līdzi. Un ja mēs šo zinām, cik tas būtu daudz vieglāk varbūt saprast, kāpēc viņš dažreiz uzvedās tā, kā viņš uzvedās, vai ne? Mēs varam tādu čeku uztaisīt tā, vai gaisma nav spožu, bet roksnes nav pa lielu, jo mēs jau zinām, kas ir tas, kas viņu traucē. Jā, šitais ir noteikti tad es redzu vēl tik daudz lietas, ko mēs nesaprotam un kas vēl ir jāiekļauj. Mēs jau netiekam ar to pašu minimumu galā, vai ne? Nu, ne īsti kā vecāki, ne īsti kā izglītības iestādes, bet šis tiešām vēlreiz gribu to Madaru pateikt paldies, jo man patiešām, es jau zināju, ka man būs interesanti, bet man uz daudzām lietām vēl vairāk pavērās acis. Un tagad es domāju, ka es katrā tiešām atzinumā rakstīšu konsultāciju ar ergoterapeiti, tikai nezinu, kur lai viņus meklē. Varbūt tu vari, es saprotu, ka tu esi tādās kaut kādās noteiktās vietās, vai ne pie tevīm nevienmēr un visi varēs tikt, bet tu esi arī ergoterapeitu asociācijā. Varbūt var izstāstīt, kāds būtu tas visātrākais un vieglākais ceļš, kā vecāks var nonākt pie ergoterapeita, jo es redzu šeit arī komentāros, vai ne par to, ka šeit gan par tām propriorecepcijām un sensorajām maņām, bet arī vai ne cik tad ir tādi ergoterapeiti, kas zina par šo, par ko mēs ar tevīm šodien, Madara, runājam, jo es varu darēt, ka ne tuvu, ne tie 200. Vai ne? Tie 200 ir praktizējoši, daļa no viņiem būs tāda, kas strādā ar tiem, ko es minēju pēc operācijas, viņi strādā slimnīcās, vai ne, un tā. Cik tad ir tādi, kuriem vajadzētu būt, vai kuri ir ieinteresēti, pirmkārt strādāt ar bērniem, bet ne tikai par bērniem, es nedaudz tev varbūt pajautāšu arī par pieaugušiem ar UDHS, lai mums nesanāk tikai par bērniem, bet jā, cik apmēram, varbūt procentuāli varētu būt no tiem 200, un kā viņus atrast? Kā atrast tos ergoterapeitus? Jo es rakstu vai ne tos ieteikumus, bet šobrīd izklausās, ka tas ir gandrīz kā meklēt adatu sienu kaudzē. Jā, nu, jāsaka, ir vieglāk tiem, kuri vēlas apmeklēt ergoterapeitu Rīgā. Rīgā ergoterapeiti ir pietiekami daudz, kaut arī saprotu, ka rindas ambulatori arī esot diezgan garas. Diemžēl. Ja jau tālāk runājam par ārpus Rīgas situāciju, tad pēdējā laikā gan viņi uzlabojās un ir vien vairāk ergoterapeiti arī ārstniecības iestādēs tā kā
ārpus Rīgas pieejami. Bet, jā, es droši vien koncentrētos vairāk uz ergoterapeitiem, kuri tiešām praktizē tādās vietās, kur ir tāds pediatriskais koncepts vairāk, kur ir bērni vairāk. Jo loģiski, un tas ir tikai normāli, ka mēs ar laiku ieejam tajā savā sfērā dziļāk, tāpat kā man, piemēram, šobrīd, kas 5 gadus strādājis psihiatrijā, man droši vien būtu gūts atkal sākt strādāt ar pieaugušiem pēc insulta, piemēram. Līdz ar to, ja tieši ir runa par tādu sīko motoriku, es domāju, ka varēs palīdzēt ar ergoterapeiti, kas strādā ar pieaugušiem. Tā ir tāda pamatjoma tomēr, bet par šīm sensorijām maņām, tad es ieteiktu koncentrēties tieši uz ergoterapeitiem, kas pieņem manuprāt klinikās. Es zinu, ka varētu būt Mēs esam līdzās un Pogā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Un šies te Rīgas veselības centros arī ir ergoterapeiti, kas tieši pediatrijā vairāk praktizē, tad droši var vērsties pie viņiem. Okay. Procentāli tu man tāpat tā nenosauci, bet labi. Man ir grūti, jā. Es zinu, kad ir šī ergoterapeitu asociācija, vai ir kaut kāda, vai jums ir kaut kāds vienots, nezinu, ka mums ir psihologu vai ne, reģistrs, kur var kaut kā iet pārbaudīt, pirmkārt, vai ir tiešām profesionāls vai ir aktīvs certifikāts un tādas lietas. Varbūt, ka jums arī asociācijas ietvaros jau ir kaut kāds tāds, tā kā, kur ir bērniem, kur ir pieaugušiem, vai ne, tur ir vismaz kaut kāds ergoterapeitu saraksts ar pilsētām, vai? Jā, mums ir mājaslapā ergoterapija.lv, mums ir tāda sadaļa, kur meklēt ergoterapeitu. Un tur parādās tāda interaktīva karte, un tad par šīm pilsētām parādās, kur ergoterapeiti praktizē, kurā tieši ārstniecības iestādē. Es neesmu izdarījis savu mājas darbu, bet man ir prieks, ka tu šo izstāsti, un es ticu, ka citiem arī tas noteikti būs noderīgi. Tā, ko es vēl nepaprasīju? Es varbūt izlasīšu, te ir pāris gan komentāri, gan, lai neliekās, ka es ignorēju, ko mums saka cilvēki, kas ir ieradušies. Tad viena mamma, es tā pieļauju, saka, mums ergoterapeits ir ļoti palīdzējis un ir viens no vērtīgākajiem speciālistiem un turpinam apmeklēt ilgstoši un noteikti piekrītu, ka skolās ir nepieciešams ergoterapeits. Domāju, ka mēs visi šodien šeit šim piekrītam. Kur arī mans bērns saka, man patīk pie ergoterapeita, jo tur ir tik viegli uzdevumi. Un es domāju, ka tur pat nav runa par viegli, vai ne, bet viņi vienkārši ir saprotami bērna valodai pieņemami, nevis glītrakstīšana, kas ir kaut kas garlaicīgs un kaut kas tā kā mājas darbs vai ne pienākums. Kā es vienmēr saku, man ļoti patīk būt ergoterapeitam pediatrijā, jo bērnam pie manis patīk nākt, jo viņš domā, ka mēs paši spēlējamies. Un tas, ka es caur dažādām aktivitātēm trenēju un uzlaboju kaut kādas lietas, kas man ir svarīgi, lai tam bērnam uzlabojās, viņš to nepamana. Viņam tā ir spēle, jo tieši tā es viņam nelikšu pārvilkt burtiņus tikai vai pārvilkt līnijas. Es šīs lietas mēģinu iesaistīt tādās interesantās aktivitātēs, kas bērnam principā ir tāda jēgpilna brīvā laika spēle principā viņa gadījumā, bet viņš nepamana to terapijas procesu varbūt tik ļoti, kas ir efektīvi, jo bērns tad labprāt nāk un tajās aktivitātēs iesaistās. Un man liekas, ka šis arī ir tas, uz ko vecākiem vajadzētu koncentrēties. Ja mēs aizējam pie ergoterapeita, viņš izstāsta arī vecākam pēc tam, ko un kā mēs varam darīt. Jo es ļoti bieži dzirdu no vecākiem, es tur esmu izprintējis visādākas dzenes lapas un vēl kaut ko, vai ne? Un tad es bērnu aicinu, nāc, papildīsim darbiņus. Viņam jau nē. Un laižās un paslēpjas, tāpēc, ka tas asociējās ar kaut ko, vai ne, kas ir jāsēž un tad jāpilda, un man nesanāk, un vēl bišķiņ pasties, cik tev labi, un tā. Un ka tas ir būtībā tas sākums tiem mājas darbiem. Un es tev kaut ko pēc tam iedošu. Kaut ko garšīgi, tu nesaproti, ka tas ir kaut kas tāds, vai ne? Un kad varbūt, ka to pašu efektu var panākt vienkārši bērnu aicinot, nezinu, kur uzcepsim olas, vai nezinu, vai ne, padarīsim kaut ko foršu, nāc, paspēlēsimies, man tev jauna rotaļa, nevis nāc, papildīsim darbiņus. Bieži vien vecākiem ir tā vēlme skriet laikam pa priekšu. Un bieži vien jau tādiem 2-gadīgiem, 3-gadīgiem bērniem mēģina dot tādas ļoti sarežģītas aktivitātes, kas ir tiešām ar to rakstīšanu un burtu pārvilkšanu. Un tad man patīk arī pedagogiem īstenībā rādīt rentgena uzņēmumus ar bērnu plaukstu.
lai parādītu to, ka tie kauliņi attīstās tur tikai 6-7 gados, ka tā bērna roka anatomiski vispār ir gatava tām aktivitātēm, ko mēs tam nabagu bērnam gribam uzspiest darīt jau 2-3 gadu vecumā. Tāpēc arī tā atnāk pie ergoterapeita, lai ergoterapeits var izstāstīt, kas ir tam vecumam attīstoša aktivitāte, ko mēs varam piedāvāt. Tas arī noteikti nāk par labu, lai to bērnu roku nepārstimulētu. Jo arī bieži vien tad bērns sāk kratīt to roku, ka viņam sāp, un viņš tāpēc netiek tur skolā vai bērndārzā līdz kaut kādiem uzdevumiem, un tas viņam rada to pretestību tiem darbiem, un tālāk tas rada jau šos te uzvedības traucējumus, kad pamats ir vienkārši tas, ka ir vajag attīstīt sīkā motorika, bet mēs pamanām to aizberga redzamo daļu tikai pašā augšā. Jo man arī nereti ir, es dzirdu šo no vecākiem, es nemāku īsti, man nav tādas metodas, ar ko pilnīgi tur pārbaudīt kaut kādu rakstību, es vienkārši mēģinu novērot, vai ne tik daudz, cik es zinu, kaut kādus uzdevumus bērnam pildot. Pirmais, kā viņš tur to pildspalvu, un tad es jau redzu, kad viņš tur nepareizi, tā kā tu saki, dažreiz ir tas, ka uzdevumu vienkārši sāk ratīt roku, lai gan uzdevums ir 2 minūtes, tur nav pat jāraksta, tur ir jāvelk simboliņi. Un puse minūte paiet, un bērns sāk ratīt roku, un tad tas jau ir tā kā, kas vecākam saka, kaut kas noteikti nav līdz galam. Es arī nepareizi turu pildspalvu, viss kārtībā, tā kā man arī nav pareizi tas satvēriens. Tā kā, Tu varbūt nedaudz vari ieskicēt, ko šis nepareizais satvēriens, vai ne, jo man ir tagad kaut kur tālāk, bet ir dažādākas, esmu sasūtījusi, vai ne, šīs uzlikas, kas ir rakstāmajiem, kas varbūt bērnam ierāda, kā vajadzētu turēt roku pareizi. Es nezinu, cik pareizi tas ir, un kas ir varbūt no tā, tad, ja ir, nedaudz, tikai viens pirksts, es, piemēram, redzu, ka bērni tur tā, ka divi pirksti šitien augšā, un viņš raksta, un es pati mēģinu šitā uzlikt, un es domāju, Dievs, cik nērti, kā šitā vispār var parakstīt, bet viņš tā raksta, un tas jau ieiesies, un, protams, ka viņš kaut kā rakstīs, bet, pamēģiniet paši ar šitā parakstīt, vai ne, tas ir ļoti, ļoti nērti. Tas vēl ir tā, pēdējā laikā diezgan populāri, es to sauc par 8-kājas atvērienu. Okay. Tur šādi. Tas kaut kāds TikTok? Nē, bērns tiešām tur šādi, kad viņš raksta. Un, principā jau tas, jāsaka tā, nav tāda ļoti liela sakarības starp pareizu atvērienu un skaistu rokrakstu. Tas mīts arī būtu vecākiem jāliek kaut kur zem spilvena. Tas nebūs, ja bērnam būs pareizs rokraksts, kurš reiz būs skaists celsams rokraksts. Rokrakstu ietekmē vēl diezgan daudz dažādu faktoru. Tas pats temperaments un personības un vispārējais. Tāpat šeit tas atvērieni, it kā jāejot uz skolu, tam atvērienam būtu jābūt, ko mēs saucam par dinamisko tripodu, skaisti, 3. pirkstiņš apakšā, satveram, bet patiesībā tas atvēriens var attīstīties turpat līdz 11-12 gadu vecumam. Okay. Tajā vecumā, ja mēs varam sākt domāt, kad kaut kas būtu jau jāsāk darīt vairāk. Bet kāpēc šis satvēriens ir svarīgs? Tāpēc, ka viņš ļauj pirkstiem brīvi kustēties. Un tajā brīdī, ja pirksti var brīvi kustēties rakstot, tad tiek noņemta tā noslodze vienkārši no mūsu pārējās rokas. Ja mēs turam šitā ar tiem 3 pirkstiem, pirksti pakustēties nevar. Un, principā, visu kustību iziet no plaukstas. Un tas neradīs tādas nekādas ļoti paliekošas sekas, vienkārši tas būs ļoti liels diskomforts bērnam, tas būs sāpes, tas būs, principā, kas tālāk arī rada šo te nespēju tikt līdz tam rakstiskiem darbam, nespēju rakstīt pietiekami ātri, viņam regulāri tās rokas ir jāatpūtina, jo viņas sāp, un tad tālāk jau, protams, pat repīt attīstās tas viss tālāk. Galvenais, kā tev var būt vēlme rakstīt, vai ne, ja viņa tev sagādā ciešanas, un bērns jau tā kā nesasaist, viņam vieglāk ir pateikt, man nepatīk rakstīt, nepatīk lasīt, bet viņš nav lasītājs. Ne, protams, gadās arī tā, vai ne, bet no sākuma jāsaprot, vai tur nav kaut kādas grūtības. Ok, šo es arī nemaz nezināju, ka būtībā tad līdz gadiem 11 mēs varbūt varam vēl nesatraukties nežēlīgi, tad, ja bērns šo pildspalvu tur šādi, tas var arī vēl izmainīties. Jo man kaut kā likās, jo agrāk mēs šo koriģējam, jo ātrāk tas ieiet pareizi, ne? Principā tam satvērienam būtu jāparādās 6-7 gadu vecumā. Principā, kad iet uz skolu, viņam būtu jābūt, jo tas vienkārši tāds funkcionāls satvēriens, kas palīdz šo aktivitāti veikt vieglāk. Bet, ja mēs redzam, ka tas sagādā bērnam
grūtības, tas sagādā bērnam diskomfortu, ka nav pareizs šis tas atvēriens, tad nav jāgaida līdz 11 gadiem, jo mums tas jānovērš ir ātrāk. Bet ir bērni, kuri tur ļoti daudz bieži tur, ka tā īkšķi ir iekšā. Un viņš pat nevēlās tos atvērienu mainīt, jo viņam tas nerada nekādu diskomfortu. Viņš funkcionāli spēja rakstīt, pārējie pirksti kustās, viņš ir pielāgojies tā, un tad mēs nespiežam tos atvērienu mainīt, ja tas bērnam nerada nekādu diskomfortu un nekādā veidā neietekmē pārējo darbu. Okay. Tad šis arī ir svarīgi paturēt prātā, kad būtībā tāpatām kā it visā, tad, ja mēs redzam, ka bērnam tas netraucē, vai ne, arī ar sensoriem, ja tas netraucē viņam un netraucē tev, tad kāpēc šo mums vajadzētu pārstāt? Dažreiz to arī saku par tiķiem, jo tiķi arī mēdz tā kā atjākt un pāriet, un vismaz zinu, ka neirologi parasti saka, ka līdz gadam mēs īsti ar viņiem arī neko nedaram, viņi nav hroniski, viņi var pāriet. Un sevišķi, ja tas bērnam netraucē, bet traucē tikai vecākam, tas viņam ir grūti noskatīties, tad pagriez galvu uz otru pusi. Vai ne? Te ir vēl pāris jautājumi. Kā ir ar pieaugušajiem ar UDHS, vai ir vērts apmeklēt ergoterapeitu? Kaut vai, lai pārbaudītu, vai viss ir ok ar motoriku. Bet es šeit varbūt paturēšu, vai viss tas, ko tu man teici, organizatoriskās prasmes, sava ķermeņa izjušana, vai šis, un šeit es prasīšu, vai ne, varbūt, ka globāli, vai ne, tu man teiksi, jā, šis būtu vērtīgi, bet vai Latvijā šis būtu vērtīgi pieaugušajiem ar UDHS iet pie ergoterapeita, vai ergoterapeits saprastu, ko no viņa prasa. Viņš saka, es gribu savu sensoro karti kaut kādu uzzīmēt, es gribu saprast, kas ar manīm notiek, lai es, gribu saprast, kā es funkcionēju telpā. Viss tas, par ko mēs runājam ar bērniem, vai šis būtu noderīgi arī pieaugušajiem? Būtu noderīgi, bet vai šo var Latvijā tā reāli realizēt? Jā, noderīgi tas būtu noteikti, tīpaši, ja pieaugušais pats jau apzinās, ka tas viņam traucē kaut kādas ikdienas aktivitātes veikt. Ja bērnam mēs vairāk balstamies to, ko pamana vecāki, pedagogi vai citas personas, kas ir viņa dzīvē, viņam pašam varbūt ir grūti saprast, kā būtu jābūt. Tad pieaugušais jau spēja saprast, kā būtu jābūt, bet man tomēr tas nedaudz traucē. Un ja tajā brīdī, kad cilvēks apzinās, ka viņam traucē kaut kādās aktivitātēs iesaistīties, tad es domāju, ka noteikti var vērsties pie ergoterapeita ar savām bažām. Un tad jau kopistiski ar ergoterapeitu izvērtēt, kas ir tas, kas sagādā tās lielākās problēmas. Un jāsaka, ka mēs tā kopiena esam diezgan cieša, un ja mēs jūtam, ka mums ir nepieciešama kāda cita kolēģa konsultācija, tad mēs vienmēr arī pakonsultējamies, lai pacientam, personai varētu sniegt to, kas būtu vairāk arī vajadzīgs. Tas gan ir forši, kad jums ir tāds kovīzijas, ja tāds savstarpējās. Kas vēl te ir? Ja UDHS bērnam ir diezgan briesmīgs rokraksts 7-9 gadu vecumā, vai ergoterapeits var palīdzēt, ja šeit tomēr labāk vajag latviešu valodas privātu skolotāju? Es domāju, ka daļai jau mēs uz šo atbildējām, ka rokraksts, ir saistīts ar ļoti daudz ko. Jā, bet es arī domāju, ka šeit latviešu valodas skolotājs ar rokrakstu nevarēs palīdzēt. Te ir tas, ko es saku par tām sekām un ko es teicu par tām glītrakstīšanas burtnīcām, ka vienkārši likt sēdēt un mācīties rakstīt glīti, tas droši vien bērnam šādā vecumā par labu nenāks. Es drīzāk ieteiktu ergoterapeitu konsultāciju. Tas, man liekas, bišķiņi līdzīgi, tā kā ir bērniem, kuriem ir ar varbūt ne gluži uzreiz disleksija vai lasīšanas traucējumi, bet kaut kas uz to pusi, vai ne? Ka tajā brīdī, kad viņiem pasaka, tad jums mājās ir vēl 3 reizes vairāk jālasa, un tas bērns, viņš vienkārši sašļūkušs. Kaut kas viņam ir, mums ir jānoskaidro, kas tam ir pa pamatu, jo ļoti iespējams es tā pieļauju, vai ne, šeit mamma runā par sliktu rokrakstu, bet vai mamma līdz galam zina, kāpēc varbūt bērnam ir slikts rokraksts? Protams, viens varētu būt, temperaments, un es zinu, ka daļai varbūt cilvēku ar UDHS rokraksts varētu būt arī kā ārstiem, tāpēc, ka viņiem, rakstīšana ir ļoti garlaicīga, viņus tas nesaista, vai negluži kā lasīšana, es redzu, ka pārskrien pāri tekstam pusi vārdus neizlasas, garlaicīgi gribās ātrāk pabeigt, un ar rakstīšanu tāpatām, tu tik ātri raksti un tik ātri gribi vienkārši to izdarīt, ka puse burti iztrūks viens uz vienu pusi, otrs, mans rokraksts arī ir, man nav gluži ārstam, bet
bet es redzu, ka tad, kad es rakstu ātri un gribu kaut ko ātri uzrakstīt, viņš ir diezgan briesmīgs, un es pieļauju, ka tur varētu būt šī hiperaktivitāte, impulsivitāte vai nevēlme darīt kaut ko citu. Vien ātrāk uz priekšu. Jā, nevar pierakstīt visu to, kas tajā galvā darās, piemēram, rakstot domrakstu, un kas svarīgi droši vien arī šeit saprast, sākumā, kas varētu būt par iemeslu tam rokrakstam, vai visas vajadzības ir apmierināts, vai bērns var nezinu, papildus sevi stimulēt tajā brīdī, kamēr viņš raksta, vai ir attīstīta roka. Vēl jau mums, protams, mūsdienu tehnoloģijas ir pielikuši savu artavu tam, ka šī sīkā motorika, es bakalaura darbu ietveros vērtēju sīko motoriku 1. klases skolēniem, es teiktu, ka apmēram 70% viņi bija attīstīti nepietiekami. Un, diemžēl, viņi paliek arvien sliktāka un sliktāka, tāpēc, ka mēs tik ļoti esam pieraduši. Trenējam tikai īkšķus, jā, un tie pārējie pirkstiņi paliek tādi, vispār mēs paliekam tādi gausāki. Varbūt tev šim ir kaut kāds ātrais, nezinu, kaut kāda ātrā ideja vai ātrais uzdevums, tāds, kas varbūt neprasa ļoti daudz laika, bet kaut kas, ko mēs ikdienā varam darīt, nezinu, lai tos īkšķus nedaudz noliktu malā, kaut kas tāds priekš bērniem, vai ne kaut kas tāds, kas varētu būt gana viegli izpildāms, kam nevajag tur miljonus gadžetus, nezinu, kaut kādus tur pirkstu cīņas vai. Jo es tā pieļauju, ka tad, ja bērnam ir grūti ar pogāšanu, vienkārši piedāvāt viņam pogāt, viņš negrib, viņam nepatīk, bet kas ir varbūt tas, nezinu, kaut kāda ikdienas sīkās motorikas higiēna, varbūt tā kaut kā, vai tev ir kaut kas tāds, ar ko tu vari padalīties? Tas, ko vecāki var darīt ar bērniem arī kopā, vai pēc tam arī pirms vispār viņi uzsāk kaut kādu mācīšanos mājās, piemēram, lai pavingrinātu, var ierakstīt YouTube vai Google, piemēram, kāds brain gym, ir tos smadzeņu vingrinājumu, kāds vingrojums izpildīt, kur arī ar pirkstiem, lai abas smadzeņu puslodes strādā kopā. To es arī pamanīju, ka bērniem ar UDHS, tajā brīdī, kad viņiem jau paliek grūti sakoncentrēties un ka viņiem sāk domas skriet uz visām pusēm, tad tie brain gym vingrinājumi ir ļoti labi, kas palīdz savākt viņam tās abas smadzeņu puslodes atpakaļ kopā. Ja tajā brīdī, kad liek strādāt abām smadzeņu puslodēm kopā un tieši tādiem koordinācijas vingrinājumiem, tad tā koncentrēšanās arī uzlabojās. Un vēl ir tāds finger gym, man šķiet tā viņš saucās. Tieši ar pirkstiņiem, kā rādīt, tad visādi mazie vingrinājumi arī tādus var. Bet es, protams, domāju, ka ir jāskatās to, kas bērnam interesē, piemēram. Ja viņam interesē Lego, tad Lego ir ļoti labs veids, kā pēc mums stiprināt šo te pirkstu darbību. Tā kā tur ir jāatrod tas, kas interesē, un tad caur to arī. Es īstenībā diezgan bieži, vai ne, jo, piemēram, lielākoties nāk puiši, ir arī meitenes, bet šo par Lego es ļoti bieži dzirdu, vecāku, viņam ļoti, ļoti patīk Lego, bet rakstīt nē. Bet man liekas, sīkā motorika, tā nē, ar Lego viņš ļoti labprāt un tur stundām un ņemās. Un tad es nezinu, bet man kaut kā tas bija radījis iespēju, ka varbūt ne līdz galam tas Lego apmierina visas tās sīkās motorikas vajadzības, kas ir vajadzīgas, lai attīstītos. Ja tas ir vienīgais, ko bērns būtībā ar to sīko motoriku dara. Tā palielina. Ja tas ir vienīgais, tad jā, ar to varētu būt maz, ja ir kaut kādas sīkās motorikas problēmas. Bet, ja nav tādu problēmu, tad vienkārši profilaktiski varbūt to ekrāna ierīci nomainīt pret kaut kādām aktivitātēm, kur ir vajadzīga tāda smalkāka pirkstu darbība. Okay. Tu tagad pieminēji tās smadzeņu puslodus, un es tagad domāju, vai tas arī ir ar to saistīts, bet es sekoju vairākiem ergoterapeitiem, kas tieši par neirodažādību vai nedaudz raksta, bet es zinu, ka tas ir arī ar citiem bērniem saistīts par viduslīniju, un manuprāt, bērniem ar UDHS, vai šis ir ar šīm smadzeņu puslodēm, kad ir tie vingrinājumi, tā kā crossing the midline, tā kā viduslīnijas šķērsošana, kas bērniem ar UDHS ļoti bieži ir arī pie vainas, vai tāpēc, ka nav attīstījies, un tad ir arī šīs koordinācijas problēmas vai līdzsvaru problēmas, grūtības un tādas lietas, vai tas arī ir tas, ar ko tu nodarbojies ar šādu to viduslīnijas šķērsošanu, laikam tas būs latviski.
Jā, viduslīnijas krustošana, jā, tas īstenībā ir viens no pamatiem, lai attīstītos tālāk koordinācija un sīkā motorika. Un mēs skatāmies tā hierarhiski, kā tā attīstība notiek, un viduslīnijas krustošana, jā, ir viena no tām lietām, kas to aktivitāti, ko es spēju darīt ar labo roku labajā pusē, kas es spēju izdarīt arī kreisajā pusē ar labo roku, piemēram. Tad mēs uz to skatāmies, vai tad esmu spēju arī vienlaicīgi uzzīmēt formu vienādu ar abām rokām, un tas arī, jā, tas, uz ko mēs skatāmies. Vai tu vari, jo mēs tagad ar tevīm bišķiņi sarunājāmies tā, kad es zinu, ko tas nozīmē, un tu zini, ko tas nozīmē, bet vari nedaudz izstāstīt varbūt tiem vecākiem, kas neklausās, tā rūpji, kas, nedaudz, protams, izstāstīt, bet kas ir šī viduslīnijas čērsošana, un kā varbūt vecāks to var pamanīt, ka bērnam ir ar to grūtības, un tad varbūt sākt jau pats piedāvāt nedaudz, vai ne, tā kā, nezinu, dot to bumbu un teikt, paņem ar otru roku, nevis ar šito, un tā kā, jo es saprotu, ka tas arī ir viens no veidiem, kā viņu var stimulēt, vai ne, kad viņš nevis ņem, pieņemsim ar tuvāko, bet ka viņam ir jāšķērso tas savs ķermenis otrādāk, lai viņš sadarbotos. Vai var nedaudz izstāstīt, kas vispār ir šī viduslīnijas krustošanās? Viduslīnijas krustošana nozīmē to, ka mums jāiedomājās, ka mums te pa ķermeņa vidu iet līnija, kas mums ir kā sadala labajā un kreisajā pusē, principā. Un tā viduslīnijas krustošana nozīmē to, lai es spēju vienlaicīgi veikt to pašu aktivitāti ar labo roku, esam labajā pusē, un to pašu aktivitāti veikt arī kreisajā pusē. Bieži vien bērniem ir... Jā, ar labo roku, jā. Bieži vien, ja ir problēmas ar šo viduslīnijas krustošanu, tad, lai, piemēram, ar labo roku kaut ko paņemt no kreisās rokas, bērns nevis vienkārši paņems, bet viņš pagriezīsies un paņems. Un tad atnāks atpakaļ uz to stāvokli. Tas pats ir ar kreiso roku. Viņš labāk pagriezīsies, nevis pārlieksies pāri un paņems. Tas, ko var Tas ir darīt, slikti no tā, ka viņš tā dara, lai viņš griežās. Tā kā kas notiek, tad, ja šis nenotiek? Tā viduslīnijas krustošana arī ir svarīga, piemēram, pie rakstīšanas aktivitātes. Lai es spētu sākt rakstīt burtnīcas kreisajā malā un turpināt rakstīt burtnīcas labajā malā. Un lai es spēju burtnīcu sev novietot tieši pa vidu, nevis, ka es viņu novietoju te labajā pusē, un tad es vēl iegriežos uz labo pusi un rakstu tikai pēc tam. Jo es nespēju to... Sāku domāt, kā es rakstu, sev sāku domāt, es vispār šo māku. Jā, tā kā, piemēram, pie tādas rakstīšanas tas arī ir svarīgi. Pie ģērbšanās tas ir svarīgi. Vai arī tā pati... Uzvilkt, vai ne, ar vienu roku, otru roku ievilkt. Tieši tā, arī nomazgāties, piemēram, arī tur mums ir jāvar šo te viduslīniju krustot. Ir kā tāda vienkārša aktivitāte, bet tāda lieta, ja, bet, principā, tas ietekmē diezgan daudz to mūsu ikdienā. Protams, jā, var dažādas spēles, piemēram, ar to bumbu ķeršanu. Tas, ko es ar pacientiem daru, kas viņiem patīk, kad es viņiem lieku ar vēderu gulties uz fitnesa bumbas, ripināties uz priekšu, un tad es, piemēram, viņam salikusi kaut kādus pūzles gabaliņus kreisajā pusē, bet to pašu pūzles laukumu labajā pusē. Un, ka viņam ir jāpaņem no kreisās puses tas pūzles gabaliņš un jāieliek puzlē labajā pusē. Un pēc tam ar kreiso roku atkal tur cita veida aktivitāte, lai tā kā notiek tā viduslīnijas krustošana. Tas ir tāds viens no vienkāršākajiem veidiem, kā to var darīt, piemēram. Vēl labs veids ir, ja ir, piemēram, jaka ar garām piedruknēm, tad es uzlīmēju uzlīmes uz šīs rokas un uzlīmēju uzlīmes uz šīs rokas. Un tad ir jāliecās pāri un ar otru roku šīs te uzlīmes jānoņem nost. Tas ir tāds vienkāršs spēles elements, ko var ieviest. Es domāju, ka šis īstenībā ir ļoti interesanta lieta, par ko vecākiem varbūt padomāt un šovakar jau savus bērnus pavērot, vai ne? Jo, ja godīgi, man liekas, par šo ir ļoti maz informācijas. Tad es arī latviešu valodā pamanu, un es domāju, ka es viņu pamanu tikai tāpēc, ka esmu lasījusi angliski, un tad es ieraugu šo vārdu kombināciju. Man likās, ka es biju redzējis viduslīnijas šķērsošanu, bet droši vien, ka pareizi ir krustošana, ja crossing. Bet es pieļauju, ka liela daļa vecāku pedagogu, sporta skolotāju, vai ne, kur, man liekas, arī šis ir ļoti, ļoti būtiski.
Es nezinu, vai pedagogiem šo māca, vai ne, kad šis arī būtībā varētu būt viens no veidiem, tā kā tu teici, kāpēc ir rakstīšanas grūtības, vai ne, ja mēs nedaudz to bērnu nepasēžam un nepavērojam, bet tikai pieņemam, ka viņš ir slinks, nemotivēts, mēģina izvairīties, traucē un tam līdzīgi, bet īstenībā, jā, viņš varbūt nemaz nespēja parakstīt no kreisās uz labo pusi, bet viņš jau nesaprot, ka viņš šo nespēja, vai ne, tad viņš vienkārši izdomā kaut ko citu viņam. Un kā tad bērns, es vienkārši tādu domāju, es viņam iedod lapu, viņam jāraksta, tad viņš tā kā, viņš nesaprot, kurā pusē ir kreisā puse, vai kā, bet var man nedaudz praktiski izstāstīt, kā šis varētu izskatīties, tad, ja bērnam ir šīs grūtības ar viduslīnijas krustošanu? Tas ir tas, jā, ko es teicu, ka, piemēram, ja viņam tā iedot pa vidu nolikt lapu un teikt kaut ko uzrakstīt, ka viņš to lapu pavirzīt. Jā, piemēram, uz vienu pusi, un tad viņam būtu ērtāk, vai visu ķermeni, piemēram, kaut kā iegriež. Jā, dažreiz es nolieku arī priekšmetu uz viduslīniju un skatos, vai viņš tikai ar vienu roku pēc tā priekšmeta ķersies, vai arī, piemēram, vai abas rokas mēģinās uz to viduslīniju virzīt tā kā vienlaicīgi. Tas arī ir tāds, ko var skatīties. Bet paldies par ieteikumu. Vispār pierakstīt ko uz lapiņas, ka ir jāuztais materiāls par viduslīnijas krustošanu. Ļoti labi. Es sāku aprūpties idejas, materiālu, ko taisīt. Tad, jā, tas ir būt viens no materiāliem, ko mēs varētu drīzumā palaist. Man jau liekas, ka ir vēl ļoti daudz. Es nesakoju tev no pašiem pirmsākumiem, līdz ar to man varbūt vajag izšķirstīt, un es pats saprotu, ka ik pa laikam viņus vajag tā kā atkārtot vai uzfrišināt tos ierakstus, kad sekotāju skaits ir audzis, jo, manuprāt, tiešām šis ergoterapeita profesionālais darbs Latvijā vēl joprojām ir maz zināms, un arī saistībā ar šodienas tēmu vai ne UDHS, ko mēs mēģinam. Es ļoti reti no vecākiem esmu dzirdējusi, kad es viņiem saku, jums būtu vajadzīgs griezties pie ergoterapeita, ka viņi man būtu teikuši, ka viņi šo ir kaut vai apsvēruši, vai es jau kaut kur šo esmu dzirdējis, man jau tas bija prātā, vai ne par logopēdu, jā. Audiologopēdu, es pat fizioterapeits esmu dzirdējusi, un, ja godīgi, nemaz nezināju, ka arī fizioterapeits var kaut kā palīdzēt ar UDHS. Manuprāt, tā ir noteikti uzrunāt arī kādu fizioterapeitu, bet šis par ergoterapeitu un viss tas, ko tu stāsti, man patiešām liekas, kad nevis jautājums ir, vai vecākam, ja ir aizdomas, vai ir bērns ar UDHS, vajadzētu griezties pie ergoterapeita. Man liekas, ka tas ir viens no galvenajiem speciālistiem, pie kā vajadzētu griezties, jo pie viņa tik daudz ko var noskaidrot par savu bērnu. Vai ne? Jo daudzreiz mēs jau šeit varam runāt par dažādākiem terminiem, bet es pieļauju, ka vecākiem tagad būs pilna galva, viņš nemaz nevar aiziet mājās un padomāt tā, tagad kā lai es saprotu, kas ir viņa sensorās vajadzības, tad sēdēšu, vērošu, ko tu dari. Viņam nav ne īsti tās metodas, vai ne, jo tu saki, kur es nolieku lapu pa vidu, un tad tu zini, kas tev ir jāpiedāvā, kas tev ir jāmeklē. Tas pats par to viduslīnijas krustošanos, par koordināciju, par pareizu satvērienu. Ir tik daudz lietas, ko īstenībā ergoterapeits var noskaidrot un vecākam pateikt, lai vecāks savukārt varētu atvieglot šo bērna ikdienu gan mājās pie pašaprūpes, vai ne, vai spēlēšanās, vai viskaut kā, gan arī jau uzsākot skolas gaitas pie tā paša galda sakārtošanas organizatoras prasmēm. Es nezinu, nosauciet man kaut vienu iemeslu, kāpēc, lai vecāks par bērnam ir UDHS nevērstos pie ergoterapeita. Un arī pieaugušiem, ne, jo es redzu, ka te ir ik pa laikam komentāri par pieaugušiem, un es pieļauju, ka ļoti iespējams, jo mums jau arī kā individiem ir ļoti grūti tagad stāst, un es pati mēģinu saprast tā, kā man ir ar to viduslīnijas krustošanos, vai ne, kur man tas stāv, kā tad es ņemšu ar kreiso vai ar labo roku, vai ar kuru man ir vieglāk. Es domāju, ka mums pašiem sevi ir ļoti grūti, tā kā paskatīties no malas, kā tad es funkcionēju, un vai es īstenībā funkcionēju, es negribētu teikt atbilstoši, bet vai es funkcionēju tā, ka es pats sev neapgrūtinu to dzīvi. Ja ne, ka dažreiz tās lietas man varbūt tik grūti padodās tikai tāpēc, ka es viņas nedaru efektīvi, un tad, ja es kaut ko no šī pamainīšu, varbūt, ka man viss ikdiena pamainās un vispār skats uz dzīvi pamainās, tikai tāpēc, ka es beidzot sāku darīt tās lietas vienkāršāk. Tā kā
Es domāju, ka man arī ir jāpierakstās pie ergoterapeita, lai saprastu, vai es visu daru efektīvi. Tiešām cerams, ka jūsu paliks arvien vairāk un vairāk, lai jūs vairāk nosaktu šīs vajadzības. Un es patiešām ļoti, ļoti ceru, protams, nezinu, cik tuvā nākotnē, bet ka ergoterapeits kādu dienu būs izglītības iestādēs, kā patstāvīgs iemītnieks tur, vai ne, tieši tāpat, kā mēs runājam, jo es negribu apcelt vai aizvainot šobrīd kādu audiologopēdu vai logopēdu, kas strādā skolā, vai ne, bet tas, ko tu izstāstīji šeit, man liekas, kā tāds atbalsts bērniem, milzīgs atbalsts, un zinot arī to, ka valoda un ar to saistīta arī, piemēram, lasīšana, vai ne, ir tik stipri saistīta ar motoriku, ar sīko motoriku, ar lielo motoriku kā tādu. Ļoti iespējams, ka bērnam arī lasīt prasme uzlabotos drīzāk no tā, ka viņš pie tevīm tur finger džimu taisa, nevis no tā, ka viņam pastiprināti spiež to lasīšanu, zilbes un visu pārējo. Jūs domājat, ka tikpat, cik tas būs noderīgs bērniem, ka tas ergoterapeita atbalsts šobrīd ir ļoti vajadzīgs pedagogiem. Man mamma arī tā, tu iztulko lūdzu, kas te ir rakstīts. Viņiem atnācis no tās medicīniskās komisijas slēdziens par vienu puisi, kur ir aprakstīts tās sensorās lietas. Bet mēs nesaprotam vispār, kas tur ir rakstīts. Tur respektēt sensoro jūtīgumu, tā ko tas nozīmē? Viņi nezina. Un tagad trešdien iešu uz viņu skolu pie pedagogiem un runāsim tieši par bērniem ar UDHS, ko es kā ergoterapeits viņiem varētu ieteikt, vai kādas lietas iegādāt skolā, lai palīdzētu šiem te bērniem tās sensorās maņas sakārtot, lai viņi spētu labāk iesaistīties tajā procesā. Man liekas, ka tas, ko tu dari, ir ļoti, ļoti svētīgs darbs, vai ne, bet vispār skolai kā tādai atkal un atkal izstāstīt to, ka šīs sensorās lietas, vai ne, vai šī vides uzlabošana ar dažādākiem palīglīdzekļiem, kā šie, nezinu, jogas spilveni, vai ne, vai tās fitness lentes, ka tas nav, ka tās nav spēļmantas, tas nav kaut kas tāds, kad mēs atļaujam vienkārši tam bērnam turpināt patvaļīgi darīt kaut ko citu, nevis mācīties. Man liekas, ka šis ir tas fails, kas izglītības sistēmā ļoti, ļoti pietrūkst, ka šīs ir brilles bērniem ar UDHS. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs atbalsts, un tāpēc man ir prieks, ka es ik pa laikam redzu tās skolas, kas ļoti skaļi noafišē. Tagad bija Ogres pamatskolā, es negribu samānīties. Kur ļoti skaļi noafišē, ka katrā klasē šis būs pieejams, un man ir tāds prieks. No vienas puses man nāk tomēr raudiens, un man ir tāds sajūta, ka mēs esam bišķiņi aizvēsturi, ka citur visi šito seņa ir sapratuši, tādās labi attīstītās Eiropas Savienības valstīs, un ka mēs kā parasti kā tādi nabaciņi no aizmugurs vai nepriecājamies par katru skolu, kas šo dara, bet tomēr gribētos teikt, ka vēl tik daudz skolas nedara, un nedara pilnīgi absurdu iemeslu dēļ, domājot, ka tad tie bērni nemācīsies. Bet viņi nemācās šobrīd, un tad kāpēc mēs neesam gatavi pamēģināt to citu variantu, un ja nu viņi mācās, vai ne, un ja nu viņi kļūst paklausīgāk, un ja nu tev nav vairs tās piezīmes jāraksta, ka tas ir par to perspektīvas mainu, kā es teicu pašā sākumā, vai ne, ka lielākoties tā problēma ir mūsos pieaugušajos, viņi jau no bērnos, tie bērni aug, viņi ir tādi, tā kā viņi ir, un viņu vajadzības ir tādas, tā kā viņiem ir, un viņi ne līdz galam šobrīd ieejot šajā mūsu izdomātajā sistēmā, mūsu izdomātajos normatīvos, saprot, kāpēc viņi pēkšņi vairs nedrīkst kustēties. Es bērndārzā varēju, es mājās varu, un tad es atnāku uz skolu, un tad man pēkšņi pasaka, ka man 40 minūtes ir jāsēž tā kā sāls stabam, savādāk es saņemu piezīmes, un mamma mājās vai tēts par to man soda, vai nenoņem tur kaut kādas balviņas, multenītes un vēl kaut ko. Un it sevišķi tas traki, man liekas, ir tiem bērniem, kuri līdz 1. septembrim iet bērndārzā, vai ne, 31. augustā viņi vēl ir bērndārzā, un 30. vai 31. es sajūtu, man grib izgāsties, un 1. septembrī viņi aiziet uz skolu, un viss, un viņi ir tik ļoti gribējuši iet uz skolu, vai ne, jo, lielākā daļa bērnu bērndārzā teiks, jā, es gribu uz skolu, jau pirmajā grupiņā, ka viņi ir bērndārzā, viņi nevar sagaidīt, ka viņi sāks iet skolā, un tad paiet tas 1. mēnesis skolā, un tie bērni ir pilnīgi salauzti.
Un es tieši runāju šobrīd par bērniem vai no UDHS vai ar tādām izteiktām šīm sensorajām vajadzībām. Viņi ir pilnīgi salauzti, jo viņi jūtas tik ļoti neiederīgi, nesaprasti. Un vecāki ir stresā, jo viņi saņem šīs piezīmes, un viņiem ir grūti atbalstīt dažreiz savu bērnu, jo viņiem arī šķiet, ka kaut kas ir nepareizi. Jo varbūt bērndārzā viss bija ok. Viņš tur varēja apmest savu skūliņus, tā kā viņam vajadzēja un vēl kaut ko, un tagad pēkšņi viss ir slikti. Un tad, kā saka, mans ieteikums, vai ne, tad varbūt kaut vai šajā brīdī ir vērts apsvērt šo ergoterapeitu, kur patiešām saņem tādus praktiskus padomus, praktiskas metodes, sākumā varbūt kaut vai, lai saprastu, kā uzlabot šo vidi mājās, jo es zinu, ka lielai daļai vecāku problēmas, pat tad, ja nav skolā, ir mājās ar šiem mājas darbiem, kas arī droši vien ir vide. Jā, bet vēl par to skolas vidi pēkšņi atcerējos vienkārši, kas man ļoti sašakēja manā pamatdarbā. Kaut kā es pamanīju, ka vieglāk ir pieņemt, ja tas ir sākuma skolas skolēnam. Grūtāk, ja tas jau ir pusauģiem, loģiski tur vēl nāk arī hormonu klāt un uzvedības traucējumi, bet ir izteiktāki. Un mums nonāca Ainažos, kas ir bērnu psihiatriskā slimnīca, 2 pusauģi ar UDHS. Pilnīgi normāli bērni, bez agresijas, bez nekā, bet skola ir pateikusi, rekomendēs vecākiem, ka viņiem ir nepieciešama psihiatriskā slimnīca tikai tāpēc, ka viņiem ir UDHS, un viņiem skolā ir grūtāk nosēdēt. Tie puiši bija apjukuši, mēs kā speciālisti bijām apjukuši, ka tā psihiatriskā slimnīca varbūt īsti nav tā vieta, kur šiem bērniem ir jāatrodās. Ja mēs ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem viņiem varam tajā mācību procesā palīdzēt un viņus atbalstīt. To es tagad atceros, jā, ka tas man bija tāds atsitiens uz atpakaļ, kad mēs esam tik tālu jau nonākuši, kad jāsūta uz psihiatrisko slimnīcu. Un ja viņam vienkārši būtu šāda, kā tu minēji, sensorā karta, labi, otrs ir tas, ka pedagogi viņu varbūt nespētu izlasīt un nespētu saprast un negribētu arī atbalstīt, bet ka būtībā, jā, šī nav problēma tāda, ko vajadzētu slimnīcā kārtot, vai ne, jo tā vide jau ir. Tā vide jau ir jāpielāgo slimnīcā, viss ir kārtībā, viņam jau tur neizpaužās nekādas grūtības, tāpēc, ka tur ar viss ir labi. Mājās ir labi, un jā, mums vajag ergoterapeitu skolā ļoti, vai vismaz konsultatīvā tādā statusā, vai ne, ka katrā rajonā vismaz ir kāds viens ergoterapeits, ar kuru, nezinu, izglītības iestādes kaut kādā līmenī var sakomunicēt un pajautāt, kā mums labāk šajā gadījumā rīkoties, vai, jā. Man ir prieks, ka esmu tik daudz ko uzzinājusi, bet es pateikšu godīgi, man ir nedaudz ieslēgusies vēl tā bezcerība par to, cik dziļi purvā mēs vēl joprojām esam, cik daudz īstenībā ir labu zināšanu šajā profesijā, kuru tu dari, un cik maz mēs viņu izmantojam, cik mēs maz ņemam pretīm. Bet es redzu, ka mums tas laiks arī iet uz beigām, un man tomēr ir arī prieks, un es gribu beigt uz tādas pozitīvas nots, vai ne, par to, ka tie vecāki, kuri ir šeit, un varbūt arī tie pedagogi, kuri ir šeit, vai tie, kuri vēl noklausīsies, jo mums būs pieejams arī ieraksts, ka viņi šo būs dzirdējuši, un varbūt, ka viņi šobrīd zinās. Un, kā es saku, ja man būs izdevies ar šo sarunu izglābt vienu bērnu kaut vai, tad šī saruna ir noteikti bijusi tā vērta. Viņa jau ir tā vērta, jo esmu iegūs ļoti daudz. Bet jā, jo es vienmēr mēģinu uzsvērt, ka centrā ir bērns, un tas galvenais ir bērns. Mēs noteikti runāsim vairāk arī par pieaugušiem, tie arī ir plānā, bet šeit es gribētu teikt, ka tad, ja ergoterapeits noķer šo bērnu bērnībā, un mēs jau viņam bērnībā vai ne atbalstam visu šīs lietas, tad būtībā viss arī tas aiziet tajā pieaugušo trajektorijā, ka viņam jau būs šīs prasmes jau tādā defaulta līmenī, vai ne, ka viņam, un es nerunāju tikai par rakstību, bet arī par šo organizēšanu, par laika menedžments, man liekas, arī ir, vai ne, tas, ko māca, un cilvēkiem ar UDHS, viņi ir briesmīgi ar laiku, un ļoti iespējams, ka ja mēs šo sākam jau no agras bērnības, ka šis tik ļoti atvieglo to dzīvi visā dzīves garumā cilvēku.
Tā kā tie, kas klausās šo sarunu, noteikti ir ieguvēji. Varbūt tev ir kaut kas tāds, Madara, ko es tev nepajautāju, vai uz kā es neuzdūros, bet kaut kas tāds, ko tu gribēji noteikti vēl nodot vai izstāstīt kā kaut ko svarīgu. Pašlaik grūti pat tā iedomāties. Šķiet, ka tiem galvenajiem punktiem pieskārāmies visiem. Jā, jo es redzu, ka te mamma vēl vien ir atsūtījusi, man liekas, tas ir tas pats jautājums, kas bija arī e-pastā, un man liekas, ka mēs kaut kā daļēji uz viņu atbildējam, ja bērnam nav problēmas ar koordināciju, sīkās motorikas attīstību, vai ir vērts uzsākt ergoterapiju, kā un vai tā var palīdzēt, ja bērns nejūt savu spēku komunikācijā ar vienaudžiem. Mēs jau šeit izrunājam, ka ergoterapeits tieši ar to arī var nodarboties, kā bērnam parādīt to savu spēku ar dažādu metožu palīdzību, palīdzēt saprast. Mamma varbūt vēlāk ieslēdzās. Tas sarežģītais vārds. Jā, tas sarežģītais vārds nosaukts vienkāršāk. Jā, bet es tev pārtraucu. Tu teici, kad nē, tu vairs neko, paldies par sarunu, jā, super. Es arī tad teikšu milzīgs paldies par sarunu, paldies, ka piekriti uzaicinājumam vienkārši tā savu piektdienas vakaru veltīt sarunai ar manīm. Es patiešām ticu, ka daudzi bērni no šā iegūs, daudzi vecāki no šīs sarunas daudz iegūs, jo es domāju, ka mēs atbildējam uz diezgan daudz jautājumiem, un ir vēl viens speciālists, pie kā tagad vecāki varēs droši griezties, meklēt atbildes uz šiem jautājumiem un izprast labāk savu bērnu. Izprast, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara, un dažreiz varbūt gūt atbildes uz to, ka tas ir tāpēc, ka viņš nezina savādāk, vai viņš dara tāpēc, ka viņam ir patiešām vajadzīga šī kustība, vai ne, vai šīs sensorās alkas apmierinātu. Tā kā šis noteikti bija ļoti, ļoti vērtīgi. Madara, paldies tev! Paldies par uzaicinājumu. Paldies, un noteikti vēl tiksimies vēl kaut kādos projektos, burziņos kopīgās. Es jau redzu, ka es tev paturu savos kontaktos. Tas foršs cilvēks, un paldies par to, ko tu dari, un paldies, ka tu izglīto arī skolas un dalies ar savām zināšanām. Tas ir ļoti, 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 ļoti svētīgi. Kā paldies, un lai visiem vēl foršs vakars un jauka nedēļas nogale. Tā. Paldies, tā.